Halo! Mēs vakardien atbraucām ļoti veiksmīgi atpakaļ uz Mirisu. Jā. I'm loco! Tad mēs... Es iešu aizmugurē. Nē, tu pa priekšu. Nē. Vakar mēs atbraucām ļoti veiksmīgi atpakaļ uz Mirisu. Kopumā ar kādiem 3 autobusiem mēs braucām, jo mēs apstājāmies. Mēs gribējām vienkārši tik skaistā templī. Iepazināmies ar to onkulīti, kas tur strādā uz vietas. Viņš mums parādīja vietu, kur nevar iet ar kameru. Viņš pastāstīja mums par rituāliem, ko viņi veic templī, kā notiek visas lūkšanas un tā tālāk. Un kā mūziku viņi spēlē, un viņš mums teica, ka mēs atgriežamies tajā pilsētā, lai mēs ejam ciemos pie viņa. Jā, mēs tagad dodamies, ir nākamā diena, jā. Mēs dosimies skatīties bruņurupučus, snorkelēsim. Un mēs esam diezgan liela grupa. Tā ir visa grupa no hosteļa cilvēki. Mēs vakar ar Anmariju aizgājām bišķiņu patusēt atkal. Bet nu okei, kāpēc gan nē? To nekad nedaru, kad es esmu mājās. Tā kā tik daudz es neeju ballēties. Tie, kas man pazīst, tie zina to, ka es galīgi neballējos īstenībā. Bet, kad es ballējos, tad es ballējos. Ok. Tad es jūs paņemšu šodien līdzi, un pēc tam mēs plānojam iet uz spā, beidzot. Jo man vēl projām ir ciet deguns, tāpēc, ka visu laiku visur būšu ventilātori un kondicionieri. Tāpēc es vēlos tā kā attīrīt savas plaušas un elpceļus un paņemt pilnu ķermeņa masāžu. Es nezinu, vai tur varēs filmēt, bet te jau redzēs. Ok, mēs dodamies. Coconut. Cause I'm a coconut. Yeah, I'm a coconut. Yeah. Okay. Mēs ejam snorkelēt. Ko tu teici? Tu telefons strādā? Jā. Es tavu telefonu ieliku savā somā, tu losi atstāju uz galda. Nopietni? Jā. Ok. Kur viss ir? Zem ūdens? Jā. Neko neredzu, man ūdens pildās iekšā. Jā, un arī ritīgs ūdens nāk. This mask is falling off. Oh my god. Es nesaprotu, ko es daru. Tā kā man tā maska krīt nost visu laiku, un es nevaru saprast līdzsvaru, un zem ūdens ir dīvaini. Te ir pilns ar akmeņiem, un es tagad tā kā stāvos akmeņi viņi vēl. No, I'm just fighting with rocks. I don't see like good with this bad. Oh my god.
better than without. Yeah, it's weird, but it's amazing. Wow, this is new Indian dress. Ah, that's nice. Anna Maria style. Tātad, es tikko snorkelēju šeit līcītī, kas saucās Bruņurupuču līcis. Te ir ļoti skaisti, bet es neredzēju zem ūdens vienu Bruņurupuču, bet viņš iespeldēja tā kā tur ārā un paskatījās visiem, teica, hei, jūs meklējat mani? Un aizpeldēja. Viņi peld ļoti ātri. Un, bet es iepeldēju tur dziļāk, un tur bija jūras eži, un visādi zivtiņas, un jūras gurķi, un, nu labi, okeāni, jā, okeāna gurķi, šeit ir okeāns. Bet es saskrāpēju kāju pret akmeni, no sākuma bija tā maska, un jā, es neko neredzēju ar to pirmo masku. Bet tā otra maska, ko man iedeva mūsu istabas biedrene, tā bija ritīgi krūta. Es varēju ļoti labi visu redzēt un elpot. Bet tā kā man visu laiku nāk klepus, es vajag ilgi nevarēju. Es biju ūdenī 40 minūtes. Es gribēju ilgāk. Bet okei. Es domāju aiziet tagad uzkāpt tur augšā, tur ir palmas. Un pasēdēt tur, atpūsties pēc šitā te peldēšanas. Pēc šitās peldēšanas. Jūs tikko noskatījāties vienu ritīgu snorkelingu feilu. Kā es pirmo reizi snorkelēju, es varu pateikt uzreiz to, ka labāk doties snorkelēt tad, ja ir ļoti saulains un nav apmācies laiks. Tāds kā bija šajā reizē, kad es snorkelēju, jo man bija tāda iespēja doties snorkelēt, un es to vienkārši izmantoju, neskatoties to, kāda ir laikapstākļi. Es ļoti baidījos no tā, man ļoti baila īstenībā ir no ūdens. Tāpēc tur bija diezgan tās liels erors ar mani, man liekas, ko es darīju, es nesapratu, ko es daru, kā jau es tur minēju, vēl arī plus tās brilles man krita nost. Man bija vismaz kaut kāds iespējas par to, ko nozīmē snorkelēšana. Es būdam Šrilankā to otro reizi nemēģinu. Nekādi beigie skaistie kadri tur nav īsti, kā jau jūs pamanījāt, bet tāda lūk bija man snorkelēšanas pieredze. Jā, ja jums patika šāds video, jūs varat noskatīties arī iepriekšējos manas publicētos Šrilankas video,
kur mēs devāmies uz safāri. Tieši pēc snorkelēšanas patiesībā mēs devāmies uz safāri. Un vēl iepriekšējā dienā pirms snorkelēšanas mēs bijām vislielākajā random ceļojumā Šrilankā. Tā kā varat to paskatīties arī. Varat ievērtēt visus citus pārējos mans videos. Varat paskatīties, ko es daru pat labāk īstenībā, atrodoties Latvijā. Ko es daru tagadnē, nevis jau aizgājušajā pagātnes laikā, jo es šobrīd lieku video. Šis video ir no jau decembra, 10. vai 11. decembra, kaut kas tāds. Tā kā jūs varat izdarīt savus secinājumus. Rakstiet apakšā komentārus, nospiedīšu uz augšu, ja tev patīk šis video. Ja nepatīk šis video, tad nostiec viņu vēlreiz, varbūt iepatiksies. Droši piesakām šim kanālam, jo nākamais video, ko es publicēšu no Šrilankas, būs par to, kā mēs ar Ievu un 2 Šrilankas vietējiem, kas beigās bija baigi foršie draugi, kāpām augšā Sripada kalnā, jeb angliski Adams Peak. Kopumā mēs uzkāpām diezgan crazy kāpiens, 5000 pakāpieni, kas ir aptuveni 2,5 kaut kādi kilometri augšā kalnā. Tā kā, lai tev ritīgi forši iet un tiekamies vienkārši nākotnē. Sarunāts? Sarunāts!